Labdien, mani sauc Liena Kalniņa-Bandere. Es esmu Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte. Informēšu jūs par jaunajiem atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti, sākot ar 2013. gada 1. janvāri. Cilvēkiem ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti būs pieejams asistenta pakalpojums pašvaldībā. Lai saņemtu minēto pakalpojumu, būs nepieciešams veselības un darbspēju ekspertīzes ārsta valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojumu nepieciešamību. Tāpat minētais pakalpojums būs pieejams arī personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. Lai saņemtu šo pakalpojumu, bērnam ar invaliditāti būs nepieciešams valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu varēs saņemt pašvaldības sociālajā dienestā pēc personas deklarētās dzīvesvietas, un pakalpojuma ilgums būs līdz 40 stundām nedēļā. Izmantojot šo pakalpojumu, cilvēki ar invaliditāti varēs nokļūt uz darba vietu, nokļūt izglītības iestādē, nokļūt veselības aprūpes iestādē, nokļūt dažādās sabiedriskās vietās, tāpat arī varēs nokļūt biedrībā un atpakaļ uz mājām. Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams surdutulku pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ar fiziskām un juridiskām personām. Minēto pakalpojumu persona varēs saņemt, vēršoties Latvijas Nedzirdīgo savienībā, balstoties uz ārstējošā ārsta izdotu izziņu. Tāpat arī turpināsies asistenta pakalpojums izglītības iestādē. Minēto pakalpojumu varēs saņemt bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, kā arī cilvēki ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, pamatojoties uz valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Minētā pakalpojuma apjoms būs līdz 40 stundām nedēļā. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu izglītībā, cilvēkam ir jāvēršas ar attiecīgu iesniegumu konkrētajā izglītības iestādē. Tāpat kā līdz šim, arī 2013. gadā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, būs iespējas saņemt surdutulku pakalpojumu izglītības iestādē. Šo pakalpojumu cilvēks ar dzirdes traucējumiem varēs saņemt līdz 480 stundām gadā. Lai saņemtu minēto pakalpojumu, cilvēks var vērsties Latvijas Nedzirdīgo savienībā ar attiecīgu iesniegumu. Tāpat kā līdz šim, arī 2013. gadā cilvēkiem ar pirmās grupas redzes invaliditāti būs tiesības saņemt pabalstu asistenta izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā. Lai saņemtu šo pabalstu, cilvēkam ir jāvēršas ar iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūrā. Jāatzīmē, ka cilvēks ar pirmās grupas redzes invaliditāti vienlaicīgi nevarēs saņemt gan pakalpojumu, gan pabalstu. Taču, ja būs nepieciešams lielāks pakalpojuma apjoms, tad cilvēks ar pirmās grupas redzes invaliditāti varēs vērsties pašvaldības sociālā dienestā, kurš izvērtēs, cik un kādā apjomā pakalpojums piešķirams. Arī 2013. gadā cilvēkam ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un bērnam ar invaliditāti būs tiesības par valsts budžeta līdzekļiem bez maksas izmantot sabiedrisko transportu. Šādas tiesības būs arī cilvēkam, kas pavada pirmās grupas invalīdu vai bērnu ar invaliditāti. Detalizētāku informāciju par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti jūs varat iegūt Labklājības ministrijas mājaslapā.